Tā, nu ko, šodien vidīgs būs, kā jau redzam, par Malagutiju. Pienākus ir jau ziema. 2 mēneši apakaļ, 3 mēneši apakaļ, jau neatceros. Braucu, vizinājos, kaut kas sāk grabēt motorā. Grabēt, čīkstēt, nevar saprast, tāda interesanta skaņa. Un kopš tā laika jau es viņu jau nometu malā un vairs nebraucu viņu un viss. Nu, palielam sezona jau bija beigusies un tāpat tās braukt vairs nevajadzēja. Nopirku es viņu pavasarī, kaut kad agrā pavasarī, bija sniegs, man liekas, vēl ārā. Viss, ko es viņam darīju, bija pieregulēju karburātoru, uzliku jaunu siksnu, līdz ar to man vajadzēja sajūguma atspirītes mazās pamainīt, bišķi cietāks, nebija vairs rāvienu no vietas. Samainīju ūdens sūknim remkitu, tā, profilaks pēc variātoru uzliku multivaru. Un tas bija laikam arī viss, vairāk es neko viņam neesmu darījis, un tā arī es ar viņu izzinājos, visu šo vasaru nobraukāju, baigi daudz kilometrus, visur, kur es biju. Bausku, Rīgu vairākas reizes, Jūrmalu vairākas reizes, Dobeles, un kaut kur es viņu braucu. Man bijām pat aizbraukuši es, Dio, un vēl viens mocīts 50-nieks, kuram arī 70-nieks kits virs uzlikts, alumīnija cilindrs. Visi bijām izdomājām uztaisīt tripu, aizbraukt līdz Kolkai. Tur uz 2 dienām gan ar teltīm. No tā brauciena bija uzfilmējis daudz ko, bet man GoProška nosvila, viss tas pazuda. Un palika tikai daži vidīgi kaut kādas tur uz telefonu un bildītas arī kaut kādas tur gan jau. Tā kā iemetīšu ieskatam, lai nav tukša muldēšana. Nu ko, labs vakars. Kas notiek? Notiek tas, kad izdomājām ar mopēdiem aizbraukt 2 dienu tripiņā mazā. Malagutī stāv, izdzīts ārā. Kas ar viņu notiek? Pa lielam vizinos. Tā, kad sagribās pavizināties, ņemu, braucu, viss iet, nekāda problēma. Tā kā jā, šodien ir pa dienu. Šodien piekdiena, 28. jūnijas. Tā kā rīt no rīta mēs agri brauksim ārā. Laikam, sākumā mēs bijām tā kā 2 braucēji, es, Ģim ar Dio. Un tad beigās pievienojās mums vēl viens Kaspars ar derbi mocīti. Tā kā tas vēl brauks. 3 divtakteri neusticamākie braucamie, kādi var būt. Parādīšu, ko es vispār sakrauju ņemt līdzi uz to visu pasākumu. Vienu nakti mēs tur paliksim, tā kā jā. Kas man te ir? Tātad spilvens piepūšamais. Mitrās salvetes rokām. Eļļiņa, protams, divtakterim. Beņķīts saliekamais, riktīgi kompakts, maziņš tāds, Porsche var paņemt līdzi, nekāda problēma. Pats mazākais, ko es varēju atrast, ar muguriņu, tāds saliekams. Tā kā to, obligāti. Telts, kur ir. Šitā, man liekas, jā, šitā bija 2-vietīgā telts vispār, bet es viņu salocīju vēl uz pusēm un mietiņus izņēmu ārā. Es varētu ielikt viņu bagāžniekā. Mietiņus es iebāzotu šeit, attiecīgi zem pannas viņi tur apakšā tački ieiet iekšā. Ļoti labi vieta, smuki ieiet iekšā, viņi tēs ar savilcēju, vēl viņi piesēja klāt, lai nekur neaizlec pa gaisu. Tā kā ideāli. Un kas vēl bagūzījām un rekuriem matracis piepūšamais. Uz kā gulēt. Un mietiņi teltī, štrumi daži, savilcēji, seškantītes, sajūgam, variātoru, atslēga, knaibus, plaķenes, viss. Vairāk neko man nevajag. Tā kā jā, viss tas man sajiet bagāžniekā un soma vēl būs man līdzi. Soma uz muguras vai arī šeit priekšā likšu, vedīšu, nezinu. Jā, somā drēbes, ēdamo kaut kādu, ko vajadzēs līdzi. Un pa lielam tas arī viss, tā kā diezgan kompakti visu varēja sakraut. Ko vēl es izdarīju šeit bagāžniekā nodalījumā. Kur augšpusē grūti redzēt, bet šeit es ieliku USB ligzdu. Kur atslēgu ieslēgšu tulīt. Gaismiņa ieslēdzās. Jā. USB
lai es varu telefonu salādēt vai kameriņu salādēt kaut ko man vajag. Kopējais maršruta garums kaut kas ap 400 km sanāk, varbūt pat vairāk. Tur vēl atkarīgs, kur mēs brauksim, jo mēs laika gaitā braucot izdomāsim, uz kuru pusi un kā. Bet, sākumā gala mērķis ir pirmais ir Kolkas raksts. Kaut kur tur mēs droši vien paliksim. Rīt sarunājām 7:00 kā tikties. Tā kā rīt 7:00 tiekās laikam Jelgavas Maķītī. Un tad jau startēs ārā. Nezinu, kāds laiks būs rītā. Es ceru, ka galvenais, lai lietas nav. Par pārējo vienalga. Vēl es laikam paņemšu striķi līdzi. Jo, ja nu kādam kaut kas salūst, vismaz var striķī paņemt un aizvilkt vismaz kaut kur tādā ziņā. Nezinu, kur es viņu ielikšu, jo tagad man taču viss piepači, kāds būs jāliek viens somā laikam iekšā. Tā kaut kā. Patēriņš arī forši bija. Man laikam bija visekonomiskākais. Tā arī ir kaut kā 3 litrus sotaku viņš ēd. Un jā, gribās vēl kaut kur aizbraukt. Jau tālāk, zin kā. Pastīties, cik tālāk tiem divtakteriem vispār var aizbraukt. Mums tā kā visiem 3 bija divtakteri un nekādu vainu. Nezinu, cik tur bija listē, kaut kā 170 vai 180 km laikam. Es godīgi neatceros. Kaut kas tāds. Tur pa ceļām mēs vēl kaut kur bijām piebraukuši un iebraukuši. Aizbraucām līdz Kolkai, palikām kempingā, teltis uztaisījām. Tad nākamā dienā braucām atpakaļ caur citu maršrutu, vēl iebraucot tur pāris pilsētās. Un atpakaļ braucot, mēs nobraucām kaut kā 200 ar kaut ko tur kilometri. Jā, nekāda problēma man nebija Malgutiem. Tas bija vienīgais, kurš nekas viņam nenotika. Viss bija ļoti labi. Dio pa ceļam jau uz turieni siksnu pārklīs. Viņam bija līdz cits siksnu, to samainījām ātri. Braucām tālāk, tad pašā Kolkā tam mocītim sajūga trosa pārklīs. To arī turpat sataisījām uzreiz. Un mocītim tur vairākas reizes šidais te kurbuls pazuda pa ceļam. Braucam, apstājāmies kaut kur galamērķī, pieturu punktā. Čo skatās, nav kurbuls vairāk. Vajadzēja braukt atpakaļ, kā meklēt kurbulu. Tā bija kaut kāds laikam 3 reizes.
2 točni. Un tā pārējais viss neko. Mierīgi aizbraucām, atbraucām. Viss bija labi. Interesants brauciens bija. Uz sezonas beigām parādījās motorā kaut kāda skaņa. Interesanti. Tūlīt pamēģināsim pielaist. Es parādīšu, kas tā ir pa skaņu. Es biju noņēmis gan ūdens sūkņa vāku, gan variālu vāku, gan variātoru, visu nost, lai izslēgtu to, ka tur kaut kas grab ūdens sūknī vai transmisijā. Visu bija noņēmis un grab tāpadās. Nu, tātad kaut kas ar motorā, vai nu kloķinē gultņi ir beigušies, vai nu kloķinē pašai kaut kas. Tā kā jā, pamēģināšu viņu tagad pielaist. 2 mēneši viņš nav rūcis, vismaz 2. Nav kurbulēts, tā kā pastīsimies, viņš par lec piešķilsim, un tad uzreiz jau varēs dzirdēt to skaņu drausmīgu. Jā, ar otro jau pielic. Nu, tas arī bija viss. Nezinu, var dzirdēt, nevar. Nezinu, dzirdēt var vai nevar to skaņu, viņa tā kā tāda strīķējoša drusciņa, liekas. Bet tagad viņa iedarbināja, tā skaņa nebija tik skaļa kā iepriekš. Vismaz man tā liekas, baigi laikam kamerā viņa dzirdēt nevar, bet man vai tik nav tā, ka uzsilst un tad ir vēl trakāk. Nu neko, visu vasaru nokalpoja šis mopēds, ļoti perfekti. Vispār šķilu brauc, vispār nekāda problēma nebija. Tā kā ļoti labi. Un nav zināms, cik iepriekšējais čuvoks jau ar viņu ir braucis ilgi. Jā, jo te virsū stāv, atgādināšu, kāds setups te bija virsū 70 strītreis, ZX, 17,5 karbīts Delorto, multivars, pa līniju kaut kāds sajūgs bija, un siksni, jā, tur kaut kā, viss, vairāk te nekā nav. Kloķeni es, ja godīgi nezinu, kas iekšā tagad. Tā kā tagad ir pienācis laiks to motoru pārlasīt un ņemšu ārā kloķeni. Tā kā redzēsim, kas tur pa kloķeni bija iekšā. Un izies cauri visam, apstīsies, kas ir sadilis un kas nav sadilis. Un, teiksim tā, samainīs visu to, kas ir jāmaina. Un to, ko nevajag samainīt, tas, kas ir labs, to atstās. Un, jā, pārlasīs motoru, lai es varu nākamo sezonu atkal gāzt. Plāns ir arī aizbraukt. Un tāpat arī kā tagad. Kādā tripiņā plānoju kaut kur tālāk aizbraukt ārpus Latvijas. Tā kā ir arī plāns jau uz kurieni braukt. Tur kaut kur kopēji sanāk tagad kilometru daudzums, laikam kaut kur ap 1000 kilometriem varētu sanākt. Vairākām dienām. Jāstais spidometrs obligāti, lai es redzu, cik kilometrus nobraucu, jo šogad arī būtu forši redzēt, cik es īstenībā tos kilometrus norolēšu to aparātu. Spidometru tros man jau ir. Tik jāpasūt gliemes pareizo. Un viss. Pietiek muldēt laikam. Un jāsāk jaukt ārā.
Motorīts ir ārā. Tā kā var sākt jaukt ārā. Ko es jau pamanīju, ieplūdes kolektors jau ir plaisiņā. Būs jāmaina. Tas vēl ir oriģinālais virsū. Tā kā, jā, tas setups cilindrs izskatās, ka viņš jau te ir bijis ļoti ilgi virsū. Vēl nezinu, cik viņš ir nobraucis. Bet, nu, labi, bišķīt jānokasa dubļi un jājauc ārā. Tā, motors izjaukts. Pagaidām izskatās tā, nu vismaz man izskatās. Vispār liekas, ka karteri nekad nav bijuši vērt vaļā. Nu vismaz man tā liekas. Gultņi iekšā stāv kaut kādi tātad Kojo, Japānas ražojums, nezinu. Vai tas ir kāda te nāk oriģināli, nav nejausmas. Bet jā, gultņi ir beigti. Tagad viņš tik labas skaņas neizveš, bet iepriekš viņa griez, viņš vienkārši grabēja tā kā gultņi. Tāda kloķene iekšā. Izstās pēc oriģinālās. Bet es arī neesmu pārliecināts, bet nu, man izskatās, ka tā ir oriģinālā kloķene. Te kaut kāda uzrakstiņa ir. Jā, ja sit Googlē jāpaskatās. Bet nu, pēc skata tā izstās oriģinālā, bet vai viņa nav mainīta jau, nu jā, nezinu. Var dzirdēt. Tātad kloķeni jāmaina. Gultņi jāmaina kloķenei. Tas pats par saviem saprotams, jā. Tad cilindrs. Cilindrs. Kamerā es te nevaru parādīt, bet cilindram ir viss kārtībā. Viņš ir čotkīs. Te nav ko darīt. Viņam pat diluma nav nekāda. Jā, vispār. Čotkīs. Šito es atstāju, viss kārtībā, tālāk virzulis. Virzulis reku pat neberzu, tikai ar lupatu notīrīju, viņš viss tīrs smuks. Nav pat piedeģi nekāda klāt. Virzulis arī, nu te ir, var redzēt tādas švīciņas maziņas, bet tas vispār bofīgi. Cilindram ir tas pats, bet tas neko tā neietekmē šī gadījumā. Tad, kas vēl? Adatgultnis virzulim jāmaina. Un pats pirksts, jā, pašu pirkstu arī vajadzētu mainīt. Nav redzēs, vai nu es tikai pirkstu nopirku, vai nu paņemšu beigās arī virzuli kopā, jaunu virzuli. Nu redzēs. Vēl izdomāšu. Bet šito obligāti jāmaina, adatgultnīca, kloķeni jāmaina un kloķenes gultņi. Tas ir obligāti. Un vēl gredzeni. Gredzeni, jā. Karš gredzeniem ir tā pamērijas praugas. Jau priekšā tūt pastīsimies. Gredzeniem sprauga ir, kur ir 1 milimetrs. Es lieku iekšā 1 milimetru.
Un tas spraugmērs kustās pa labi, pa kreisi vēl, vēl kaut kādu 0,5 mm. Sagā, tur ir kaut kāda 1,5 mm sprauga gredzeniem. Tik ļoti viņi ir izdiluši. Otrs ir bišķi mazāk, tur kaut kāds milimetrs bija, bet, jā, gredzeni ir pamatīgi padiluši. Tā kā gredzenes obligāti vajadzēs. Bet viņš arī brauc ar tiem pašiem, ar tādu pašu spraugu arī viss iet, smuki lec, kompresija ir, nekāda problēma. Vienīgais, viņi vēl padils, un tad jau beigās tā kompresija arī pazudīs. Un kā tas notiks, nezinu. Tā kā jāmaina ir, bet pierādījums ir. Brauc arī ar 1,5 mm spraugām. Tā kā viss kārtībā. Vēl vajadzēs vārstam lapiņas. Te kur ir bijis stāv metālu vienā pusē, otrā pusē karbonu. Tas, ka pats ir izgriezis vienkārši pa garu. Un jaun arī ieplūdes kolektoru. Ieplūdes kolektoram ir plais, reku te jau veidojās viss apkārt. Tā kā šito arī jaunu vajadzēs. Un izdomāšu, ko sūtīt, kādu kloķeni, gredzenus vai visu virzuli vai ko. Vēl paštakošu. Laiks ir. Tā kā tā. Un pašam Malagūtiem arī, nezinu, redzēs izjaukšu laikam visu līdz galam. Varbūt arī ne. Te mazliet jāsakopja vadi. Visi šitie te, kas te ir, te viņiem apvalki nokristuši nost. Kaut kā vismaz jāpietina smuki, lai nekas neuzsit uz masu pa īso un tā. Un tā vairāk te arī baigi nav ko darīt. Viss viņam ir kārtībā. Izņemot spidometru. Karta ir vispār čotkie šitam aparātam. Viss svītnes veselas. Vienkārši ideāli. Tā kā tā.